ritms, kā iemācīties ritmu, ja man pilnībā nav saprotams, kas tas tāds ritms ir un kā viņi praktiski reāli spēlēt notīs. Pirmā lieta, tev ir jāiemācās nošu un paužu ilgumu, uz cik ir katra noti jāskaita. Vesela noti, ja apaļa noti mēs skaitam uz 4. Piemēram, mēs viņu nospēlējam un skaitam 1, 2, 3, 4. Lai to vieglāk būtu izdarīt, ja tu pats vēl nejūti, vai tu skaiti 1, 2, 3, 4 vai 1, 2, 3, 4. Precīzi, visi sitieni ir tā kā pulkstenim vienādu atstarpi starp vienu un otru sitienu. Un tad mēs varam izmantot metronomu. Metronomu mēs uzliekam ļoti lēni, lai mums viegli būtu skaitīt. Šobrīd es esmu uzlikusi uz 70. Jāatceras, ka metronomu parasti mēs liekam un skaitam uz ceturtdaļām. Es izstāstīšu tālāk, kas ir arī ceturtdaļa mēs nonāksim, bet sākumā tad, ja metronoms mums tikšķ 4 sitieni uz veselu noti. Nu, piemēram, metronomu šobrīd es uzlikusi uz 70. 1, 2, 3, 4. Tā ir vesela nots, tik ilgi mums viņa jāspēlē, ja jāturpina, kad notīs mēs redzam veselu noti. Tālāk mums ir pusnots. Tā ir balta notiņa ar kārtiņu. To mēs skaitam uz 1, 2, 3, 4. Metronoms 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ceturtdaļa nots, tā ir melna nots ar kārtiņu. Mēs viņu skaitam uz katru sitienu. 1, 2, 3, 4, tā kā skan metronoms. 1, 2, 3, 4. Tad, kad skaņdarbā ir kāda grūtāka vieta, kur ir ļoti smalka ritmizācija, tad mēs liekam metronomu reizēm uz 8. Nākamais nošu ilgums ir 8. Un tā mums ir jāspēlē 2 reiz ātrāk par ceturtdaļu. Tad mums bija ceturtdaļas 1, 2, 3, 4. Tagad mums 8. ir jāizspēlē uz katru šo vienu sitienu 2 notis jāizspēlē 1, 2, 3, 3. Varam skaitīt 1, 2, 3, 4. Tad, ja mums nesanāk tas ti precīzi, tad mēs varam uzlikt 2 reiz ātrāk. Tas būtu 140. Un tas būs tas pats temps. Un mēs uz katru sitienu trenēsim 8. spēlēt. 1, 2, 3, 4. 16. nots un 16. nots mums ietilpst vienā ceturtdaļa notī ir 4 16. notis. Tas nāk vienā tikšķītī mēs spēlēsim 4 notiņas. Metronoms 1, 2, 3, 4. Protams, ja nesanāk tik ātri, tu droši liec lēnāku tempu, piemēram, uz 50. Vismaz par 10 iedaļām mazāk vai 20. Un tā tu trenējies visas notis. Tad vēl ir ritmi, kad pie nots mēdz būt punkts. Punkts pagarina pusi no nots vērtības. Ko tas nozīmē? Ja tev ir nots, tu vispirms saskaiti, cik šai notī ir vērtība. Šo vērtību sadala uz pusi. Un nākamajā rindiņā uzraksti noti ar to pašu vērtību, kas ietilpst un pieliec pusīti klāt. Un tik ilgi arī tev būs tas punkts blakus notī jāskaita.